Sveiki visiem, laipni lūgti podkāstā. Šeit ir kungs Deivids no Turbolop izstrādātāju komandas un parunāsim ar viņu īsi. Sveiki, kā klājas? Sveika, Šeja, sveiki visiem. Paldies, ka uzaicinājāt mani uz podkāstu. Esmu jau labu laiku gaidījis šādu iespēju būt šeit un aprunāties ar jums un visu mūsu klausītāju loku. Pāriesim pie pirmā jautājuma. Protams, kas ir Turbolop un kādu problēmu tas risina? Tātad, pirms runājam par to, kas ir Turbolop, es vēlētos īsi iepazīstināt ar to, kas es patiesībā esmu tiem cilvēkiem, kuri mani nepazīst. Lai gan mēs ikdienā esam rīkojuši tik daudz zvanu ar nosaukumu. Ikdienas Zoom zvani. Šeit ir Deivs, esmu projekta vēstnieks. Daudzi mani pazīst kā vienu no izstrādātāju kodola komandas locekļiem. Un ir labi teikt, ka šeit ir Deivs, sauciet mani par izpilddirektoru. Ja vēlos runāt par to, kas ir Turbolop, es teiktu, ka Turbolop ir platforma, vai labāk teikt, tā ir ekosistēma. Daudzpusīga sistēma. Viss nepieciešamais ir Turbolop kriptovalūtu un DeFi jomā. Investīciju plāni un labāk teikt, ka tā ir ekosistēma, kas var vienkāršot visu investīciju ceļojumu. Labi. Vēl viens jautājums ir tūkstošiem DeFi projektu. Kas padara Turbolop atšķirīgu? Mums ir daudz iemeslu teikt, ka Turbolop atšķiras, jo ziniet, tirgū ir tūkstošiem projektu. Tā tad ir labi teikt, ka decentralizācija labi. Un ilgtspējība ar reāliem ieņēmumu gūšanas veidiem ir galvenie atslēgas faktori, kas var atšķirt šo projektu no citiem. Labi. Vai varat izskaidrot Turbolop kādam, kas nav lietojis DeFi? Labi. Mums nav žargona vai sarežģītības. Visa mūsu komanda ir centusies šajā koncepcijā pasargāt jūs visus, mani draugi, no sarežģītības un sarežģītām struktūrām. Un mēs esam nākuši klajā ar ļoti vienkāršu struktūru. Ziniet, mums ir 4 investīciju plāni papildus citām funkcijām. Vienkārši savienojiet maku, izvēlieties plānu un veiciet depozītu. Jūsu peļņa sāksies un varēsiet pieprasīt. Vai darīt ko citu. Labi. Kā Turbolop rada ienesīgumu, nepaļaujoties uz jauniem depozītiem? Tas ir svarīgs jautājums, ko daudzi uzdod. Ziniet, mums ir dažādi ieņēmumu gūšanas veidi, un katrs no tiem noved pie atrašanās likviditātes pūlā. Pansakeswap V3 pool ir vieta, kur visi depozīti nonāks tieši. Mums ir Turbobuy un Turboswap sistēmas, kas ģenerē komisijas. Visas šīs komisijas, ziniet, tas nav vienvirziena process. Mums ir 3 ieņēmumu gūšanas veidi. Katrs no tiem ģenerē komisijas, un šī komisija tiks izmantota kā peļņa. Un tas ir tieši tas, kas garantē šī projekta ilgtspējību. Tieši tā profesionāli, nevis lieloties, Turbolop komanda ir turpinājusi strādāt ilgu laiku. Un kāpēc Binance Smart Chain tika izvēlēta par protokolu pamatu? Tātad visi zina, ka BitC ķēde ir viena no populārākajām un ātrākajām ķēdēm jebkad. Mēs nevēlamies, lai mūsu lietotāji saskartos ar lielām komisijām un nodokļiem. Tāpēc ir izvēlēta Binance Smart Chain. Visu var viegli izsekot caur blokķēdi. VSC skenēšanas pārlūkā. Drošība ir svarīga kriptovalūtā. Jūs to zināt. Kādus drošības pasākumus Turbolop ieviesa? Tātad noteikti ik viens, kurš vēlas būt daļa no projekta, sapratīs faktu, ka ir nepieciešamas dažas izcilas funkcijas. Ziniet, šīm funkcijām ir jābūt dažām interesantām prasībām. Drošība un drošums ir lietas, kuras mēs nevaram izlaist. Tāpēc mēs esam neatkarīgi auditējuši savu projektu 2 uzņēmumos, Highest Crypto un Solidity Scan. Esam sasnieguši augstāko drošības līmeni. Mēs esam padarījuši visu pieejamu mūsu kopienai. Daudzi jautāja, vai viedos līgumus var mainīt. Vai Turbolop ir decentralizēts? Ko nozīmē atteikšanās no īpašumtiesībām? Noteikti, kā es jums teicu un minēju iepriekš, Turbolop ir pilnībā decentralizēts projekts, labi. Jo tam ir tikai viens līgums. Šis līgums ir labi auditēts, no tā ir atteikušies un decentralizāciju var viegli pierādīt dažādos veidos. Lai kurš jūs būtu, man ir liels apgalvojums. Jūs varat pārbaudīt projektu un atradīsiet atbildi – decentralizācija. Komanda ir pārliecināta un noteikusi kļūdu atlīdzību. $100,000 tam, kas atradīs centralizācijas pazīmi. Mēs ticam, ka projekts ir decentralizēts. Platforma runā par caurskatāmību. Caurskatāmība ir svarīga. Turbolop ir caurskatāms projekts. Viss, ko vēlaties, ir pilnībā pieejams jums līgumā. Visi darījumi tiek rādīti tiešraidē gan vietnē Turbolop, gan līgumā. Jūs varat izsekot katram darījumam.
depozīta veikšana un V3 pūles, viss ir caurskatāms. Vēl viens jautājums. Izskaidrojiet cilpas plānus un kam tie paredzēti. Labi, Turbolop ir izstrādāts dažādiem cilvēkiem un stratēģijām. Tāpēc piedāvājam 4 investīciju plānus. Sprinta cilpa. 7 dienas dodot 3%. Ieguldījumu atdeves. Otrais cikls ilgs 2 nedēļas, dodot 10% atdeves. Tas ir interesanti. Bet 3. un 4. cikls ir lieliski un vispopulārākie. Jo ilgspējīgā projektā varat viegli izvēlēties ilgtermiņa plānus. Mums ir spēka cikls uz 30 dienām ar 24% atdevi. Mums ir galvenais cikls, kas ir visvairāk. Ilgtermiņa projekta. Plāns uz 2 mēnešiem ar 54% atdevi. Papildus visām funkcijām mums ir pievienojuši papildu balvas ar nosaukumu Turbotoken. Ja esat izgājis 30 vai 60 dienu plānu, jūs viegli saņemsiet savus žetonus. Tā jūs nošausiet 2 zaķus ar vienu šāvienu. Labi, vienlaikus saņemsiet fiksētu atdevi un saņemsiet žetonus. Kas ir Turbotoken un kā tas iekļaujas ekosistēmā? Labi, patiesībā ir labi teikt, ka Turbotoken ir atsevišķa, pilnībā atsevišķa projekta daļa, kurai nav nekā kopīga ar galveno līgumu, tas ir svarīgi. Tas ir tikai atlīdzības žetons Turbolopu lietotājiem ar ierobežotu 1 miljona turbo žetonu piedāvājumu. Mums ir plāni par atpirkšanu un žetonu dedzināšanu. Komanda atbalsta projektu vislabākajā veidā. Ziniet, pats projekts ir unikāls. Un Turbolopu žetons ir pilnībā atdalīts no tā, kas mums tur ir, labi. Kā darbojas ikdienas atpirkšanas un dedzināšanas mehānisms? Kāpēc tas ir svarīgi žetonu turētājiem? Turbo žetonam ir ierobežots piedāvājums. Kā jau minēju iepriekš, es teicu, ka mums ir ierobežots piedāvājums, kas ir priekšrocība, jo kad kaut kas ir ierobežots, kad jūs varat atrast trūkumu un žetonu skaitu, labi. Tad ir normāli, ka šī žetona cena un vērtība pakāpeniski pieaugs, labi. Tāpēc mēs atbalstām žetonu. Tas būs pozitīvs solis lielākai peļņai mūsu lietotājiem, labi. Bet es jums teicu, šis ir atlīdzības žetons, un jums labāk koncentrēties uz 2 plāniem, kurus minēju pēdējos, labi. Paralēlais un ultimata cikls. Un daudziem projektiem ir lieli komandas piešķīrumi. Kāpēc Turbolop izvēlējās godīgu palaišanas modeli bez komandas žetoniem? Labi, patiesībā mums nav komandas piešķīruma, jo mēs esam šīs ekosistēmas lietotāji, jo šis ir līgums, kas fiksēts lietotājiem un nemainīsies. Es esmu lietotājs, jūs esat lietotājs. Starp mums nav atšķirības. Tas ir vēl viens iemesls, kāpēc to saukt par decentralizētu sistēmu. Kā novirzīšanas un līderības programma atalgo kopienas veidotājus, saglabājot ilgtspējību. Mūsu projektā ir interesanta novirzīšanas sistēma. Mums ir 20 līmeņi. Vienīgais iemesls, kāpēc to ieviesām, ir ļaut visiem uzzināt par projektu, labi. Mēs neesam uzsvēruši apjomu. Mēs esam uzsvēruši to, lai projekts kļūtu zināmāks lietotājiem. Tāpēc esam nodrošinājuši 20 līmeņu sistēmu un 7 līderības rangus. Labi, ir labi teikt, ka komanda atbalsta kopienu no savām kabatām, labi. Tāpēc es saku, ka profesionāla un apņēmīga komanda atbalsta projektu. Es novērtēju savus komandas biedrus. Labi. Un kādu lomu kopiena spēlē Turbolopu ilgtermiņa panākumos? Labi, es vienmēr saku, ka Turbolopu ir pelnījis, lai visi to zina. Un visi ir pelnījuši zināt, ka Turbolopu pastāv, labi? Tātad tas var vienkāršot un uzlabot jūsu finansiālo stabilitāti. Un patiesībā es jums teicu, Turbolopu ir kā dimants, mēs vēlamies, lai visi zina, ka tas pastāv. Labi? Jo vairāk cilvēku mūs pazīst, jo vairāk stabilitātes Turbolopu ir nodrošinājis. Jā. Labi. Kādi ir lielākie nepareizie priekšstati par Turbolopu un kā jūs tos risinātu? Patiesībā, ņemot vērā, ka mums ir tik daudz tūkstošiem projektu tirgu un daudzi cilvēki ir zaudējuši tik daudz naudas, ieskaitot mani. Esmu zaudējis tik daudz naudas daudzos projektos. Cilvēki uztraucas par ilgtspējību un savām iepriekšējām neveiksmēm citos projektos. Bet es neesmu šeit, lai jūs pārliecinātu. Es neesmu šeit, lai jūs piespiestu. Es neesmu šeit, lai sniegtu nepareizu informāciju. Kāpēc? Tāpēc, ka caurskatāmības dēļ mēs esam nodevuši visu informāciju cilvēku rīcībā. Visa nepieciešamā informācija, visi darījumi. Visas lietas, kas jums jāzina un kas jums jādara savs pētījums, ir labi nodrošinātas jums. Kādas aizraujošas funkcijas vai attīstība gaidām nākamajā Turbolopu fāzē?
Labi, komanda ir nolēmusi, mums ir daudz atjauninājumu. Turbo token bija viens no tiem. Un tas bija interesanti. No otras puses, mums ir turbo lopu apdrošināšanas sistēma, kas būs drīz. No otras puses, mēs rīkosim iknedēļas sacensības un veselīgu konkurences atmosfēru, lai cilvēki varētu sacensties ar sevi. Veselīgi un aizraujošā veidā. Mēs nodrošinām jauku ceļvedi un drīz mums būs globālas tūres. Izstrādātāju komanda ceļos uz dažādām vietām un strādās pie tik daudziem projekta aspektiem klātienē ar cilvēkiem. Parunāsim par kādu, kurš vēlas sākt šodien. Kādi ir pirmie 3 soļi, ko iesakāt? Labi. Ziniet, kad vēlaties pirkt tēkreklu, jūs dodaties uz dažādām vietām, lai pārbaudītu un izmēģinātu. Šī ir investīciju platforma. Veiciet paši savu izpēti, labi? Jums jāizpēta vietne, jāpārbauda audita līgumi un jāiedziļinās daudzos projekta aspektos. Un labā ziņa ir tā, ka mēs ikdienā rīkojam īpašas zvanu konferences. Mēs to saucam par globālajiem Zoom zvaniem katru dienu 5 pēcpusdienā pēc UC. Jūs varat viegli pievienoties. Savukārt mums ir arī vietējie Zoom zvani. Dažādiem reģioniem. Jūs varat pievienoties savas valodas Zoom prezentācijām. Jūs varat jautāt visu, ko vēlaties. Visas neskaidrības par šo projektu tiks novērstas, un mēs sniegsim pilnīgas atbildes uz visiem jūsu jautājumiem. Kā jau teicu, projekts balstās uz vienkāršu struktūru. Un tajā nav sarežģītības, jo mēs ticam, ka caurspīdīgums nāk ar vienkāršību, labi. Tātad. Jums tikai jāpievieno maks, jo projektam nav ģeogrāfisku ierobežojumu. Pēc maka pievienošanas izvēlieties plānu. Kāds ir īstermiņa investors, bet cits tiecas ilgtermiņa plānam. Un tad jūs varat viegli iemaksāt depozītu. Un tas ir viss. Tad sāksies jūsu peļņas ceļojums. Un šis ir viss mūsu projekta process. Tāpēc tas ir decentralizēts, jo nevienam nav piekļuvis līgumam, labi? Nav administratora vai īpašnieka atslēgas. Nav trešo pušu iejaukšanās, un es esmu projekta globālais vēstnieks, kura pienākums ir visu izskaidrot, labi? Un tas arī viss. Jā, ļoti vienkārši. Visbeidzot, ja jums būtu vēstījums tiem, kas pirmo reizi dzird par turbo lopu. Kāds tas būtu? Turbo lopa ir īstā vieta. Tā ir vieta, kur katrs jūsu solis būs pilnībā izdevīgs. Pirmkārt, šie plāni ir pilnībā ienesīgi. Otrkārt, saņemsiet turbo žetonu. Treškārt, mums ir ienesīga ieteikumu sistēma. Nākamais ir tas, ka mums ir līderības sistēma, kurā jūs varat iegūt titulu. Mums ir arī uzņemšanas bonusi. Ja ieteiksiet projektu un persona izvēlēsies 30 vai 60 dienu plānu, saņemsim tiešo bonusu. Savā makā. Nākamais ir fakts, ka mēs esam nodrošinājuši iknedēļas konkursu un jums labāk tajā piedalīties. Un kopumā šis ir kaut kas jauns, un tas ir pelnījis, lai par to uzzina tūkstošiem cilvēku. Ja runājam par mūsu redzējumu nākamajiem 2 vai 3 gadiem, mēs neskatāmies tik tālu. Līdz 2026. gada beigām mums ir vairāk nekā 5000 aktīvu lietotāju. Prognozēju, ka pārsniegsim 10 000, jo ticam, ka pakāpeniska izaugsme ir labākā. Mēs esam radījuši veselīgu vidi, lai šis projekts sniegtu labumu visiem. Mēs atbalstām šo projektu. Kā globālais investors, mans pienākums ir būt par tiltu starp izstrādātājiem un jums, lietotāji. Esmu priecīgs būt šeit. Paldies par jūsu laiku. Man patika ar jums runāt. Ceru, ka tiksimies podkāstā vēl. Novērtēju uzaicinājumu. Priecājos būt šeit. Paldies par klātbūtni. Paldies visiem par uzmanību. Mēs esam šeit, lai sniegtu skaidrojumus. Atkārtoju, veiciet paši savu izpēti. Turbo lopa ir pelnījis, lai visi par to zina, un visi ir pelnījuši zināt, ka tas pastāv.